Es esmu drošs, ka man Latgalē izdosies atrast kaut ko maģisku. Es centīšos Latgali sajust iekšķīgi un ārīgi. Toties es kārtīgi izkustēšos un noteikti arī pamuzicēšu. Nu ko tad, dodamies sajust Latgali kopā? Latgalē saimnieki prūt saimniekot arī radoši. Pie mums šodien, ja pareizāk, mēs esam izradušies cīmūs pie Aiņa, kurš audzēja glīmežus. Pasaules, Aiņa. Vasarī. Nu, stāst, kāda te ideja, pareizāk, kā tev dzima te ideja? Ainim ideja audzēt gliemežus radās Latvijā iestājoties krīzei. Vajadzēja domāt, vai braukt prom, vai meklēt iespējas šeit pat uz vietas. Nopirka zemes gabalu, kurš bija pilnībā aizaudzis. Sākot to labiekārtot, pamanīja, ka šeit rāpo ļoti daudz gliemežu. Sāka tos audzēt, un ar laiku klāt nāca arī ekskursiju un degustāciju rīkošana. Nu, ja tu aizgot, tas mazais jaukais biznes. Tas gods ir pakopeniski, sākam tur ar pusam tādam elementāram lītam, tur bišķam pašam mūsu bēduši bijām tās glīmežu gaļas, pakopeniski. Pašmocības ceļā arī visu īsamocējumies. Nu, un tas biznes ir tāds ļoti riskants? Vai taisni ļoti izdevīgs? Ja mēs jāmam sadalam šo biznesu pa kaut kādam daļam, tad, protams, ka viena daļa nevar pastāvēt. Teiksim, audzēšana, ja nekad nav būs rentabla, bet, teiksim, ka tu apvieno visu kopā, teiksim, degustācija, varbūt kaut kādu moja-ražošanu klāt pieejam, vai kaut kādus suvenīrus šim te visam pasaukumam. Tad var dzīvot? Nu, nestiesim var dzīvot, bet, iztikt var. Latgalē šo gaļu sauc par posnu gaļu. Tā ir liesa gaļa, kas nesatur taukvielas, holesterīnu, bet satur olbaltumvielas, proteīnu un aminoskābes. Tāpēc šo gaļu uzturā lieto sportisti. Vīriešiem lietojot uzturā vīngliemežus palielinās potence, tā ir dabīgā viegra, bet sievietēm apstājas novecošana, izlīdzinās grumbas un paliek zīdaina āda. Lai pagatavotu gliemežus, tos ieliek labi ventilējumā traukā, lai viņi attīrās. 5–6 dienas viņiem nedod ēst. Gliemežus mazgā vairākos ūdeņos un tikai tad notiek to termiska apstrāde. Jau uzturā derīgais produkts tiek sasaldēts, kuru pēc atkausēšanas pievieno salātu pagatavošanai. Šis te ir tas izējmateriāls, ko taisa, jā. Es arī, kā moja-ražotāji, taisam arī tādu, kā sasaldātu tādu gaļu, arī svīstā ar čiplokiem tādu. I arī turistiem piedāvājam šādus te salātus. Tad no to visa, kas tajā lielajā kastētē. Jā, sasaldāto. Tad tu viss porēji. Tik sataisa uz porēju, jā. Vai tikai fantāzija? Nu, jā, protams. Te ir fantāzija, ko jūs esat? Nē, te ir sīvas fantāzija. Ja tu izdomās, ja tādu salātu nav nekur, pie mums ir bijuši daudz arī no Francijas cīmeņi. Viņi saka, mēs esam visādi garšoši, bet tādu nāsam. Tāda ir tikai pie mums Latgalī. Mēs varam tad prūvēt. Jā, nu tur ir maizēta, līdzas maizes. Atcerīs par grumbam un potenci, labu apetīti. Tas ir ar puravu, tas ir ar papriku. Jūdiņi izreiz vajag? Možda kaut kas stiprāks. Stiprāku bez kā. Nu, es, ka pirmoreiz pagājušajā man atgādināja lielopa sirdi. Tāda konsistencija. Citi saka siens, citi saka oknas nīris, kā kurš to saka. Nu jā. Ir diezgan seiksta. Seiksta, jā, nu, ja tu tā vara, jau vara, ja 2 stundas. Garšīgi. Labi, mēģinām nākamo. Ar papriku. Mēs turistiem 2 veidus piedāvājam, to, ka citi arī cilvēki arī papriku, kā tādu nādu vispār. Man ir labāk patīk, ko ir. Nu, to mēs arī taisam. Piemēram, kad brauc lielās turisma aģentūras, ja, 50 cilvēku autobusu, tad pusi saka man ar puravu garšu, citam ar papriku garšu. Ja to arī tie 2 veidi tiek turistam arī piedāvāti. Ja, teiksim, glīmežam, ka tas pašam par sevi gaļai nav savas garšas, kā es jau sacīju, ir posna līsa. Ja. Ko tu pīnosi, tas arī būs tie garša. Nu, nāķemama sastāvdaļa, tas ir čiplūki ar svīstu, kas ir galvenais. Gliemežus izmanto arī skaistuma kopšanas procedūrās. Rāpojot tie aiz sevis atstāja vielu mucīnu, kas mitrina, atjauno sejas ādu un neveido grumbas. Nu, itamā sātā bez itās procedūras nevar iztikt. Vajag pamēģināt arī vērīšiem. Es esmu gatavs. Kā tu būsi cieši šmuks tagad? Visas meitas pagastā mēlēs, vai ne? Jā. Tā. Lai liktu masku, nu sākam vajag būt tērai sejai. I līkam glīmezi.
bišķiņ, nekas nav notika troks. Vai bišķiņ paturāsim, lai es nesliet noslēs. Jā, es tā glums. Glums pagaļinā daļīksim paturāsim. Es kā pīrīgs, es atņemšu nos rūku uzreiz. Man pausi kaut kas tak. Nu, tas nekas pīdot nevar. Kurā vītā? Itamā būs? Nē, itamā būs. Aidis. Tā, otru uzlakumu. No tāpāram tā mēs liekam 6 gobolos, ja? Nu, vienu uz otram pretim, tā, nūropā viens otram pretim, ja? Ja tad izdavēdojas tī ceļi, ja tu redzēsim, kā palīk spēdēga oda. Vai jām garšai oda? Glīmežam negaršai oda, es atveru odas pūras, ja? Ja ar grūtam savam nūliedzināju. ITS izskatēsies, kā būtu iztaisīta plastiska operācija, stipra skaista nugludinota. Uz dzeraunis mētnis stāvus. Tāds kā bārna augstiņš. Nu, tīši tā. Baigā ekstra. Bet, zinit, joīt, laikam, paēst kortīgas gaļas, ko jau katuļam. Paļdisaini! Nu, prīgs! Kādu būšu 50 reižu skaistāk. Efekts ir redzams Nu, pasaverit, pilnīgi jaunāks, vai ne? Jā, tīši tā. Nu, paļdis tev. Lūdzu. Vasals. Prīkā. Mēs braucam, nu labi, toļi nebraucam, bet dabraucam tepat da Preļu centram. Jāsam pie Jura Vucāna, kas ir atvērs savu skaistu veikaliņu sātis. Te ir gaļas produkcija, ko es jau teicu, ka pēc tiem glīmežiem gribīs kaut ko tādu tradicionālāku iēst. Nu tad vasals, Jurei. Juris saimniecisko darbību sāka, jo vēlējās ēst to, ko pats uztaisa un uzskata par garšīgu. Uzņēmums savu produkciju ražo tikai no gaļas, neliekot nekādus produktu aizvietotājus. Arī turpmāk šīs saimniekošanas filozofija tiks saglabāta nemainīga. Sentēvu gaļas pagatavošanas receptes arī turpmāk tiks pārmantotas. Tu esi pats idejas autors vai bija kāds skubinotājs? Mama, piemēram, vai māsa vai broļs? Mama noteikti nebija skubinotājs. Nē, mēs ar kolēģi mēs divi tā izsākam to visu. Tā arī bija. Izdomājām, ka Preļos ēst nevar uzdarboties, citu varbūt. To arī izdomājām, ka ar ko nevar taisēt dasas. Nevienam nav noslēpums, ka Juris ir grupas bez PVN dalībnieks, varbūt pat dibinotājs. Jā, nāc dibinotājs. Tikai dalībnieks, jā, viņš tur kaut ko spēlēja, padzīt ar. Bet ir tā, ka ir ļoti interesanti. Šis cilvēks, kas visu laiku dzīvo bez PVN, tagad izsāk dzīvot ar PVN. Kādas ir sajūtas? Sajūtas, ja tu gribi aizskart nodokļu sistēmu, tad tev būs ļoti īliks tas raidījums, ja, varbūt, bet sajūtas ar PVN nav īpaši pateikamas. Nu, es domāju, ka to daudz domāju, vai ne? Nā, visi tā domā, jā. Nu, tad tu labāk pīsturīs mums bez PVN. Ja tu ejam iekšā labāk. Ejam uz ēst. Es varu teikt, Jēzus Marija, cik te viss labi smaržo. Tik mazs jauks būcenīts, ir pilns ar labam lītam. Ja nebūtu te pārdevējs, es jau sen būtu bišķi tā kā paēdis no tavas letis. Tu jau būtu. Tu vienmēr var prasēt pārdevējs, starp citu, vienmēr var prasēt pārdevēju, lai nogrīši pagaršot, īdot jebkuru preci, kas... Tā kā jebkurš piercējs var īt nogaršot, nu, ja tev ir šaubas, varbūt, nu... Protams. Pārsalīdzināt. Protams, pilnīgi noteikti, tas arī jādara. Jā, un es pat teiktu, ka tas viss izskatās tik reāls un tiešām sātā ražots. Dēļ to jau tas nosaukums ir tāds, ja? Tā ir taisēts, ka sātā, dēļ to arī faktiski, nu, ja es to varēju izdarīt, tad ir 50, nu, man liekas, gandrīz vai jebkurš to var izdarīt, kuram ir gribas pārs, kurš grib kaut ko darīt, kuram interesē kaut kāda līta. Tam nav jābūt dasam, teiksim, varbūt, vai kaut kādiem, nezinu, kūkiem vai glīmežiem, jā, tam jābūt, varbūt, nu, teiksim, lītiņai, kas tev varbūt saista vairāk, jā. Galvenais jau arī ir faktiski izvēlēties kaut kādu lītu, izakūstīs, nāca laist no jos, teiksim, ka man liekas jau viss maksimums ir izspīst no to visu varā, jā. Tad pasēt, jā, es to izdarīju. Nu, varat sacīt, darīt to, ko gribīs. Tieši tā. Pamēģinot jau pa galvu neviens nesis. Nu, tieši tā, jā. Nu, var. Pasmāžām. Tās būtu čak. Tiešām labi. Nu, tā ir daudz sasnāgi. Ja būtu čak, kas varētu čink-činku uzteikt. Vai vasals? Vasals ēds, jā. Vasals, jā. Žēl, ka es nedzīvoju Preļos, varu sacīt. Jutamām brīdī. Nu, debešķīgi. Orprāt. Es pat varētu, zinu, ko darīt, ka attīt kodu dīnu, tapušiem pārdevēju pagaršot visu. Man nav jāpārk vairs. Tā var darīt katru dienu. Jā? Cik tu jauks uzņēmējs.
Es tā kā pādu vīnu dasu, otru dasu, tā kā jau rokas ir. Tieši tā, katru dienu vajag kīt vienkoši katru atsevišķi dasu mēģināt, lai vairāk. Kurš lai grib bīzot. Nu, cīši garšīgi, mēģi draugi. Tas ir Juris Vucāns ar PVN šobrīd. Šobrīd, jā. Ražojot cīši labus dasus. Jūs arī varat pamēģināt kaut dasu saražot. Un to, ka braucat, izapirkt. Atceroties savus agrākos deju kolektīvu laikus, atceros arī Tarkšķi. Ārkārtīgi skaļš. Teiksim, tas varētu būt lielisks instruments jaunajiem vecākiem, ka viņi varētu saviem bērniem tad mācīties spēlēt. Jo, nu, mājās miera nebūtu, un tam viņi sāk to novērtēt un likt viņiem spēlēt kaut ko maigāku. Tā varētu būt. Jā, tā, kas vēl tāds foršs ir. Maziņš kaklā iekarams vilpaunieks. Jā, tas ir tāds vilpaunieks, nu arī mēs ar sievu kopā taisījām. Un šeit ir 4 caurumiņi, bet var nospēlēt visu oktāvu. Visu cieņu. Teiksim, kurš ir tavs mīļākais instruments no šiem visiem? Nu, mīļākais varbūt viens no tādiem, ko mēs netik sen taisījām, varbūt, ka, nu, teiksim, šīto es varu parādīt, jau par tāds jautājums. Tas varbūt retāk arī sastopams, tā ir dubultā stāvola. Un tad mēs ir es un mana sieva divatā, jo viņa prot no māla veidot visu kaut ko, es protu uzskaņot muzikas instrumentu. Un kopā mums sanāk tāds tandems, tā ir dubultā stāvola. Nu, apmēram. Ļoti skaisti, nebija dzirdējis šādu stabulas skaņu vēl. Nu labi, un bez stabulēm, teiksim, šī tā kā skanīgākā stabula vai? Nē, nu tā ir tas, ka viņai ir 2 balsis vienlaicīgi, jā, tāds, nu tā, bet man jau viņas vispār visi tie skaņu rīki man ir mīļi. Daļu no viņiem es pats taisīju, daļu man draugi atveda no visādām zemēm. Man savācās tā diezgan liela visādu skaņu rīku kolekcija, un šeit ir faktiski neliela daļa no tā, kas man mājās pa stūriem sabāsts. Saku, vai ir iespējams arī nodemonstrēt, kā uztaisīt instrumentu? Nu, tāda vienkāršāka mājas apstākļos. Vienkāršākais, ko es varu parādīt. Tā ir niedru stābola. Būtībā tas ir klarnetis un saksofona vecvectēvs. Un taisa no niedrēm, kas aug pie ezeriem. Man tāda sagatava, kur ir nolobīta jau tā, nolobītas lapas apkārt. Viņa ir izžāvēta, pagājuši gads vācu šito te visdrīzāk. Un tādu sagatavi jānogriež, un tajā galā, kur ir cieta, tāda starpsieniņa jāiegriež mēlīti. Mēlīti sākumā iegriež slīpi, nu, nav teiks, ka man uzreiz sanāks, bet nu, es centīšos. Un, ja ir mēlītis, tad var mēģināt arī kaut kādu skaņas dabūt vēl. Ļoti daudz kamenis šeit ir. Tas noteikti arī iedvesmo kaut kādā mērā. Vispār te ir viņa mājiņa, bet nu, gan jau viņas pats mēs sēžam kameņu mājiņa. Tā mēs kaut kā es dzirdēju, ka kamenis ļoti sāpīgi dzeļ. Nu, vispār jau viņas neaiztiek cilvēki, ja tikai viņš tā speciāli jau neuzbāžās.
Jā. Nodemonstrēt savus mākslinieckās docības. Labi. Nu, labvakar! Čau! Kas tu esi un ko tu šeit dari? Es esmu Vika no turisma kluba Sniegpulkstenīte. Un esam mežā, lai ievingrinātu savus pirkstus un kājas ar virvēm, sekvainiem un arī izmēģināt, kā karājas šupuļu tīkli tik augstu no zemes. Izklausās jau ļoti interesanti. Kāpēc tieši šāda vietas izvēle? Tāpēc, ka tas ir tuvu no Daugavpils pilsētas, Te arī ir dabas parks Daugavas loki, skaista vieta, ir koki, kas ir ļoti nepieciešams priekš virvēm, un arī ir Daugava. Aha, tieši tā, šī tā vieta, kas ir uz 10 latnieku uzzīmēta, vai ne? Nu, tepat tuvumā mēs esam jau un tie 8 loki, kur Daugava lokās. Ļoti forši. Un gribu nodemonstrēt, kā jāiet pa slaklainu. Varbūt puišiem palūksim palīdzību. Labi, puišiem mēs noteikti palūksim palīdzību. Cik sen jau nodarbojaties ar slaklainošanu un koku apložņāšanu, tā teikt? Kopš 2012. gada, tas sanāk Ir zināms brīdis. 3-4 gads, 3-4 gadi. Un tieši ar virvēm, ar svekvainu vairāk nodarbojas puiši. Un, kad mēs dibinājām savu klubu, arī viena no nozarēm, kurā mēs gribējām darboties, bija tās virves. Ja pirmais bija, protams, svekvainu. Tā arī apaugām ar šīm idejām un aktivitātēm kaut ko foršu darīt ar virvēm. Bet kāda ir jūsu iedvesma mežā kāpt kokos, būt meža alpīnistiem? Varbūt iedvesma slēpjas tajā, ka gribas būt aktīviem, jo ikdienā, protams, katrs dara savu darbu. Bieži vien tas ir sēdošs darbs, un tad brīvdienas, jeb vakar ir tā iespēja iedvesmoties, braukt, skriet uz mežu, ņemt līdzi virves, svekvainu, jo tieši Latgala ir tā vieta, kur ir skaistas ainavas, daudz ezeru, upju, arī šeit ir smuka Daugava ar saviem lokiem, un virvēm ir nepieciešami koki. Es neesmu nekāds pieredzējušais šādā nodarbē, bet man noteikti ir jāpamēģina. Un es to noteikti darīšu. Esmu ļoti stabils patiesībā, es neesmu turos pie striķa kā maza meitene. Bet, zinot situāciju, ka man ir jāiet kāp sliedi, bet es jūtu, ka man uz galvas uzkritīs Ernests, tas nav viegli. Ļogās kājas, ļogās. Fokusējies. Mēģini koncentrēties, kur tu esi, kas tu esi. Es esmu Miķelis un koncentrējos uz to punktu. Šito labāk pierakstīt kladītē, nevis kamerā, lai nevar redzēt, kā es feiloju dzīvi. Principā, baigi foršais sports, ja jūs gribat pret koku noskrāpēt visus savus nagus, bet es ticu, ka tas ir iespējams. Es nesen redzēju Playground festivālā, kā Džeks līd pāri ūdeni uz slaklainu un iekrita. Pagar rokām, kas bija jābalansē vienkārši. Augšā vislabāk. Ja? Arnes nekusties! Arnes nekusties! Nereāli labs, tāda bomba. Reāli 10 minūtes pastaigāju pa slaklainu, man kardio netur, es viņu nevaru noiet pirmajā reizē. Tagad saprotu, kāpēc jums šitāds izaicinājums ir. Un viennozīmīgi mēģināšu vēl un vēl. Latgala ir zilo ezeru zeme, taču viens no ezeriem ir īpašs – Čertoks jeb Velnezers. Par Čertoka ezeru jeb Velnezeru apkārtējie iedzīvotāji zina stāstīt daudz un dažādus nostāstus. Tā apkārtnē nekad neesot dzīvojuši cilvēki, jo tie pie ezera nevar ilgstoši uzturēties. Ezera apkārtnē cilvēki bieži nomaldās. Pēc vietējo iedzīvotāju nostāstiem ūdenstilpnē nedrīkst peldēties. Atrodoties šeit, man tiešām nepamat sajūta, ka Latgala ir maģiska vieta. Par Čorteka ezeru vietēji iedzīvotāji zina stāstīt vairākas leģendas. Turistiem šī vieta liekas ļoti īpaša un tā ir diezgan pieprasīta. Tomēr vietēji iedzīvotāji varbūt tās kaut kur izvairās šeit apmeklēt. Un par ūdeni atkal ir tādi stāsti, ka tas tomēr ceļot cilvēkus uz augšu un tādēļ ezeru ir grūti pārpeldēt pāri. Un to mēs varam vienkārši pavisam pārbaudīt. Šādā veidā.
kaut kāda maģija tajā ūdenī tomēr laikam ir. Lai par leģendām pārliecinātos, aicinu jūs apmeklēt pašu Čurteka ezeru, tomēr es uzskatu, ka tajā visā kaut kas slēpjas. Daugavpils muzejs šī ir vieta, kur jums pavisam noteikti ir jāapmeklē. Interesants ekspozīcijas un bagāts kultūras mantojums. Un kas ir pats interesantākais, šeit dzīvo spoks. To es nebiju gaidījis. Naktsargi katru vakaru dzird smagus vīrieša soļus, dažreiz pat priekšmeti tiek pārvietoti. To ir fiksējušas arī novērošanas kameras. Ierakstā redzamas neizskaidrojamas sfēras, kas lido pa muzeja ekspozīciju zāli. Novērošanas kameru uzstādītāji apgalvo, tie nav signālu traucējumi vai mušas, bet gan kaut kas mistisks un neizskaidrojams. Es pati neticēju, ka spoks eksistē, bet vienu dienu es sēdēju sava kabinēta, pļapāju ar savu kolēģi. Un pēkšņi pa galda virsmu paslīdēja teikana. Mēs bijām tik izbrīnītas, nevaru pat paskaidrot. Droši vien spoks gribēja padzert teiņu. Pastāv leģenda, kādreiz šeit dzīvoja karavīrs un viņš izdarīja pašnāvību, un tagad viņa dvēsele meklē mieru un lido pa muzeja ēku. Šī vieta tiešām izskatās maģiska. To vajadzētu pārbaudīt. Interesanti. Te kādreiz bija darbnīca, kur šuva terpus karavīriem, kas dienēja cietoksnī, un te arī dzīvoja daži no karavīriem. Grūti pateikt. Un grūti to visu izskaidrot, bet varu pateikt droši, ka te kāds dzīvo. Un cik cilvēku vispār, cik ir visi, kas ir strādājuši, visiem ir bijusi saskara, visi ir kaut ko redzējuši? Parasti šie trokšņi notiek naktī. Un par to mums stāsta naktsargi, protams. Dienas laika, kad te cilvēki staigā, grūti pamanīt kaut ko tādu neparastu. Un ja jūs, piemēram, satiekat kādu cilvēku, kurš varbūt tās galīgi pavisam netic tādām lietām, kā jūs man tagad iestāstīsiet, ka te ir spoks, tad jūs piedāvājat varbūt tās pakalpojumu, ka es varētu te palikt pa nakti un pats mēģināt to spoku ieraudzīt? Vai? Jā, bet es nevaru jums pateikt, ka tieši šai naktī jūs dzirdēsiet to soļus. Tas nenotiek katru nakti, laiku pa laikam. Un agrāk mēs nevarējām pierādīt, ka kaut kas eksistē, bet tagad kameras to visu var redzēt. Arī raidījuma tapšanas vakarā filmēšanas grupa saskārās ar kaut ko neizskaidrojamu. Pamatot ekspozīcijas telpu, novērošanas kameras fiksēja lidojošas sfēras. Un šī ir sistēma, kas notiek pēc gliemeža vēšanas. Ticiet vai nē? Ziniet,
palikt nēdušam Latgalē, tas būtu ļoti muļķīgi. Jo šeit katrs iebraucējs tiks pie laba galda un pie ļoti viesmīlīgiem cilvēkiem. Ir piedzīvot dzīvē. Un tad, kad ir pēsts, kas ir labākais, ko var izdarīt, uzkāpt kokā, nopeldēties un pastabulēt stabulīt, vai uzspēlēt jebkur citu kalibra mūzikas instrumentu, kas ir Latgalē ražots, kā piemēram koklis un vēl sazin kas. Bet es domāju, ka var atrast arī kaut ko dvēselī, vai ne, Robī? Es domāju, ka kāpēc, lai vispār dienas beigās neaiziet un nopeldēties kaut kur. Es zinu, ka pavisam noteikti to nevajadzētu darīt Čortakā ezerā, jo tas esot bīstami un tur ir dažādas leģendas, kāpēc to vienkārši nevajag darīt. Un kas pārsteidz visvairāk ir tas, kad izdevās atrast arī kaut ko dienu maģisku, ko es pat nevaru izskaidrot īstenībā. Tā kā iespējas ir daudz, plašas un tās ir tikai jūsu pašu rīcībā un jāatklāj pašiem.